Labdien, mīļie draugi! Šodien parunāsim par to, kā palīdzēt mūsu mīļiem pieaugušajiem. Šī ideja radās man tad, kad es ierakstīju video par nolūka spēku, kurā man bija ļoti jāuzsver, ka korekti nolūku ir veidot par sevi un savu dzīvi. Taču realitāte man bieži sanāk īstenībā saskārties ar cilvēku dabīgu vēlmi palīdzēt arī saviem tuviniekiem, bērniem, vecākiem, dzīvesbiedram, brālim vai māsai un citiem cilvēkiem, kas mums ir tuvi. Par palīdzību savam bērnam, kas vēl nav sasniedzis pusauģu vecumu, ir izveidots atsevišķs video. Un tāpēc, ja tas ir jūsu gadījums, labāk noklausieties to. Bet šajā ierakstā mēs parunāsim par to, kā var palīdzēt tuvam pieaugušam cilvēkam, ja viņa dzīvē notiek kaut kas nepatīkams. Un pirmais, ar ko es ieteiktu sākt, ir ļoti godīgi atbildēt sev uz jautājumu, kurš šobrīd šajā situācijā, kas notiek, patiesībā cieš? Mans tuvais cilvēks vai jūs pats? Tas patiešām ir ļoti svarīgi, jo dažreiz mēs ļoti gribam cilvēkam palīdzēt, mainīt viņa dzīvi, kaut ko izdarīt viņa labā, jo mums šķiet, ka viņš cieš, viņam ir grūti un viņš noteikti ir jāglābj. Taču mēdz būt, ka īstenībā pats tuvais cilvēks savu situāciju nemaz neuztver kā kaut kādu īpašu problēmu, kuru vajadzētu tūlīt atrisināt. Un sirds dziļumos nevēlas neko mainīt. Un sanāk, ka reāli sāpes izjūtam mēs, jo mums ir grūti redzēt viņu šādā situācijā. Tāpēc vispirms mēģiniet saprast, kuram īsti pieder šī brīža sāpes, un ja uzmanīgi paskatoties uz situāciju no šāda skatu punkta, jūs saprotat, ka jā, manam tuvajam cilvēkam tiešām ir grūti, viņš pats pārdzīvo notiekošo un vēlās to mainīt, un viņam ir nepieciešams atbalsts, tad turpiniet skatīties šo video. Savukārt, ja jūs godīgi atzīstat, ka tomēr šobrīd visvairāk ciešat tieši jūs, tam ir veltīts atsevišķs video, kā palīdzēt sev, palīdzot citiem. Es ļoti iesaku to noskatīties. Bet tagad pieņemsim, ka šobrīd grūti patiešām ir jūsu tuvajam cilvēkam. Ko darīt, kā uzvesties, kā justies? Pats pirmais solis ir situācijas pieņemšana. Šeit ir svarīgi saprast būtisku atšķirību starp bērnu un pieaugušo cilvēku. Video par palīdzību bērniem es stāstīju par to, kā vecāki var strādāt ar sevi un caur savu iekšējo transformāciju palīdzēt bērnam. Taču pieaudzis cilvēks jau ir patstāvīga, izveidojusies personība. Viņam ir sava dzīve, savs ceļš, savi lēmumi un arī sava atbildība. Kā lai mums to negribētos, mēs nevaram viņa vietā izdzīvot šo situāciju.
izdarīt viņa izvēles, vai noiet ceļu, kas ir jānoiet viņam pašam. Ir ļoti svarīgi šo saprast un pieņemt to, kā arī manam tuviniekam ir paredzētas dzīves mācības. Arī viņam ir jāattīstās, jāizaug caur šiem pārbaudījumiem. Un šeit izgaismojās nākama lieta, kas ir ļoti svarīga palīdzības jautājumā. Un tā ir cieņa. Cieņa pret cilvēku, viņa ceļu un arī viņa iekšējo spēku. Jūs noteikti dzirdējāt, kā Dievs dod cilvēkam tikai tādus pārbaudījumus, kas viņam ir pa spēkam. Un tas nozīmē, ka ja šāda situācija, šāds notikums ir ienācis jūsu tuvinieku dzīvē, tad viņam ir arī spēks to izturēt. Iespējams, šobrīd viņa dzīvē kaut kas mainās, un pārmaiņas nav vieglas. Taču atcerieties, kad kaut kas ārējais sabruk, iespējams, ka kaut kas iekšējais tāpat brīdī piedzimst. Un šajā brīdī ir ļoti svarīgi neskatīties uz tuvinieku kā uz vāju un bezpalīdzīgu cilvēku, kurš mums ir jāglābj par jebkādu cenu. Ir ļoti svarīgi turpināt redzēt viņa spēku, bezgalīgi ticēt viņa spējām, cienīt ceļu, kuru viņš šobrīd iet, un uztvert viņu kā līdzvērtīgu, nevis kā kaut kādu mazu nožēlojumu, un sevi savukārt kā kaut kādu lielu un varenu. Ļoti svarīga ir šī līdzvērtība. Un šādu nostāju var raksturot sekojoši. Es redzu tavas sāpes, bet es tajās nepazūdu. Es ticu tavam spējām tikt galā un vēlos tev palīdzēt. Un tikai tad, kad iekšēji esat sasnieguši šādu stāvokli, var pāriet pie nākamā soļa. Un nākamais solis ir uzklausīt un sniegt praktisku palīdzību. Ja tāda praktiska palīdzība tiek prasīta, ja tā ir jūsu spējās, un ja tā ir tiešām vērsta uz situācijas stabilizēšanos, uz uzlabojumiem, te gribas uzsvērt, kā būtu vēlams patiešām uzklausīt un uztvert visus izteiktos lūgumus ar cieņu, nevis respektēt tikai savas idejas un savas vajadzības. Jo, diemžēl, šādi tāds sanāk redzēt, kā palīgs uzņēmas tik lielu iniciatīvu, kā pilnīgi pārsteidz dzirdēt savu tuvinieku. Un lūdzu pārliecinieties, ka tas nav jūsu gadījums. Nākamā svarīga sastāvdaļa ir klātbūtne. Nav obligāti visu laiku sarunāties, aktīvi rosīties, kaut ko izdomāt. Pietiek vienkārši būt blakus dažreiz, jo kad līdzās ir tuvs cilvēks, kuram tu neesi vienaldzīgs, kurš redz tavu stāvokli, pieņem to un nenovēršās no tavām sāpēm, jau pati viņa klātbūtne var sniegt drošības un atbalsta sajūtu. Dažreiz pietiek tiešām vienkārši pasēdēt blakus, uzklausīt, ja cilvēks vēlās runāt, paklusēt, ja nevēlās.
apstraut, ja viņš vēlās apstrāvienu. Var arī pagatavot tēju vai palīdzēt kādā pavisam vienkāršā ikdienas lietā. Un svarīgi ir pašam nemēģināt tūlīt izmainīt viņa stāvokli un nesākt slīgt kopā ar viņu, bet vienkārši būt līdzās. Un no šīs nostājās izriet vēl viens svarīgs ieteikums, ko es saucu par glābšanas riņķa principu. Iedomājieties, ka cilvēks iekrita ūdenī, bet viņš neprot peldēt. Lai viņam palīdzētu, ir nepieciešams glābšanas riņķis, bet svarīga lieta, ka glābšanas riņķim ir jābūt veselam, piepildītam, laba kārtībā, lai tas varētu patiešām palikt virs ūdens un palīdzēt noturēties arī cilvēkam. Un es domāju, ka jūs jau sapratat mājienu, ka palīdzot citam, jums ir ļoti labi jārūpējas par sevi. Atcerieties kādu situāciju, kad jums bija grūti, un kurš cilvēks jums varēja palīdzēt vairāk? Tas, kurš redzot jūsu sāpes, pats sāka ciest, raudāt, pārdzīvot līdz bezspēkam, vai tas, kurš pats spēja saglabāt mieru, iekšējo stabilitāti, ar kuru jums bija lielāka drošības sajūta un ticība, ka viss būs labi. Un lūk, par to iet runa. Kā jābūt pašam ļoti noturīgam. Bet šāds iekšējās stabilitātes, miera, pārliecības stāvoklis nerodas no izsīkuma, no deficīta. Lai mēs varētu padalīties ar savu spēku, ar savu pārliecību ar otru cilvēku, šim spēkam vispirms ir jāpiemīt mums pašiem. Un tieši tāpēc laikā, kad tuvam cilvēkam ir grūti, ir ļoti svarīgi nepārtraukt rūpēties arī par sevi. Pievērsiet uzmanību tam, vai jūs pietiekami guļat un atpūšaties, vai pilnvērtīgi ēdat, vai jums ir iespēja atjaunot spēkus. Rūpējieties arī par savu iekšējo stāvokli, un šeit var palīdzēt daba, pastaigas, kustības, rūpes par ķermeni, meditācija un relaksācija. Pilnīgi viss, kas palīdz jums atgūt spēkus un iekšējo līdzsvaru. Jo ļoti bieži sanāk redzēt, ka mēs domājam, tagad man nav laika sev, viss ir jāatliek malā, pilnībā jāvelta sevi otram cilvēkam, tad vispirms palīdzēšu viņam, un gan jau pēc tam pievērsīšu sev, visu izdarīšu, bet reāli tā ir kļūda, jo ja mēs paši izdegsim procesā, ļausim sev izsīkt, tad pavisam drīz palīdzība būs vajadzīga jau 2 cilvēkiem. Tāpēc es ļoti gribu uzsvert, ka rūpes par sevi šādā situācijā tas nav egoisms. Tieši pretēji, tā ir daļa no palīdzības. Un vēl labāk ir rūpēties par savu iekšējo stabilitāti patstāvīgi. Ne tikai tad, kad jau kaut kas ir noticis, bet arī mierīgos dzīves periodos ir jāstiprina sevi, jāuzkrāj iekšējie spēki, jāmācās atjaunoties. Un tad grūtajos brīžos jums patiešām būs resurs, ar kuru dalīties. Un tagad iespējams jums palika jautājums, vai ir kaut kas konkrēts Valērija Siņeļņikova metožu krātuvē, ko var izmantot un ar ko var palīdzēt savam tuviem cilvēkam. Un atbilde ir
Jā, ir viena metode, ko var izmantot arī attiecībā uz pieaugušo cilvēku, uz izveidojušos personību, un tā ir Valērijas Ņēļņikova apskaidrošanas lūgsna. Tā ir maiga metode, kas nenoņem atbildību no tā cilvēka, kuram jūs vēlaties palīdzēt, bet tāpat laikā tā ir iedarbīga. Jūs varat to klausīties, iztēlojoties tuvo cilvēku, kuram nepieciešama palīdzība, un atskatīties arī uz savam sajūtām, saviem pārdzīvojumiem. Apskaidrošanas lūgsne ir pieejama gan kā grāmata, gan arī kā audio ieraksts. Un es visas nepieciešamas saites ievietošu aprakstā zem šī video, lai jūs varat atrast, noklausīties. Un ļoti ceru, ka arī palīdzēt saviem tuvajiem. Es no sirds novēlu jums izturību un arī veiksmi. Lai izdodas!